Es drīkstu uzdot jautājumu pašvaldības deputātiem. Man jautājums tāds, es vienkārši pats noskatīju. Sādīties priekšā. Es esmu no Rīgas. Izskaties, ka ir dzīvot Krīvros ar ģimeni. Esmu noskatījušos zemes gabalu. Tuvākajā laikā arī iegādāsimies. Skola, izglītība, māksla, kultūra. 10 dienas esmu veicis ekskursiju pēc Krīveriem. Esmu ļoti priecīgs. Priekš bērnu ļoti laba attīstība, bet man kā uzņēmējiem, jo es arī neatradu nevienu, ir kāda sadaļa uzņēmēju mājaslapā, bet nav, teiksim, kaut kāda mehānismi, kaut kas tāds, kaut kāda infrastruktūra, un es skatos arī citām pašvaldībām blakus, kuriem ir kaut kāda gan infrastruktūra, piedāvā kā ražotāji. Es esmu ražotājs pats, es ražoju augstu pievienotas vērtības, teiksim, mans pienesums ir tehnoloģija, un es varu atrasties reģionāli jebkurā Latvijas daļā, jo mans produkts spēja tiešām augstu pievienotā vērtību, un man tās izēja, teiksim, kas ir izmaksas uz transportu, man viņas neko neizsaka. Tā kā mans liela, teiksim, kundze ir nolēmusi dzīvot šeit. Man interesē, vai pašvaldībā ir kādas, teiksim, pretīm nākoša veidošanas sadarbība ar uzņēmējiem, vai, teiksim, Krīvros būtu uzņēmējas darbība, vai, pieņemsim, arī jauniešiem, cik es esmu iepazinies ar dažām ģimenēm, ar jauniešiem, teiksim, būtu tā vīzija par tādu, teiksim, kad Krīver poši gotiņas ir baigi labi, viss notiek, kā dejojam, priecājamies. Es domāju, ka Krīver vēl var vairāk izdarīt. Un, teiksim, tas mans jautājums tieši pašvaldībai ir tas, vai ir gatavi, teiksim, dot kaut kādu priekšlikumu, lai uzņēmējs atnāks pie jums, un mums būs, teiksim, kopīgs dialogs, veidot un paplašināt, teiksim, infrastruktūra, tur, teiksim, kaut kādas vietas, kuram uzbūvēt rūpnīcu. Es nerunāju par rūpnīcu, kas ir, pieņemsim, 60 000, runāju par rūpnīcu, kas ir apmēram 2 miljonu vērts, 3 miljonu vērts, teiksim, un Skrīvē ir tā vieta, varbūt bišķi tās šoseis būvniecība, mums te bišķi to infrastruktūru, teiksim, pūlis ir noteikti uz garām, bet es uzskatu, ka Skrīvē ir vieta, kur reāli varam izdarīt lielas lietas. Jo priekš bērnu līdz es skatos no ģimenes apstākļu. Tikai skatos no ģimenes, lai manam bērnam būtu tīra vide, kur dzīvot, dādā ir, kultūras pasākumiem nauda atvēlēt, visi baigi labi, attīstība, fundamentāla zināšana, cilvēkam, bet ražošana, tas ir svarīgi, jo no ražošanas iziet visas pārējās lietas. Tā kā jautājums pašvaldības, jums kā deputātiem, vai jūs esat domājuši par to, par tādu veidu mehānismiem, sadarbības modeļiem, es nerunāju par naudu no pašam ir tīri kaut kādas vietas ziņā, varbūt, es nezinu, kur ir jums ražošanas teritorija, to es neesmu detalizēti izpētīt. Bet vai jūs būtu atvērts šādu veidu dialogu un kaut kādiem saviem priekšlikumiem? Es varbūt sākšu, kad, noteikti, kad mums jāzina kaut kas ir konkrētāk, ko mēs ražojam, kur mēs ražojam, ko mēs gribam, tad apskatāmies noteikti pašvaldības iespējas piedāvāt vietu. Vēl gadu atpakaļ bija, bet mēs neiesaistījāmies tajā programmā, piemēram, ceļu sakārtošanā līdz, jo mēs nevienu uzņēmēju, teiksim, nesaņēmām arī tādu vēl. Katru bija 85%, teiksim, ceļu sakārtošanā. Mēs skatītu katru gadījumu atsevišķi tādā. Jā, bet mums bija tas projekts infrastruktūras sakārtošana, daudzas pašvaldības bija nobijušās, jo par katru ieguldīto, teiksim, 40 000 bija jābūt vienai darba vietai, varbūt jūs esat arī. Mēs tajā projektā neiesaistījāmies, tajā brīdī mēs nesaņēmām nevienu tā kā lūgumu vai atbalstu no uzņēmēju puses šādā veidā. Mēs katru vietu varam skatīt atsevišķi, katru vietu varam piedalīt arī tā. Bet, ja cilvēks, tas ir no manas skatu punkta, es nepārnesu uz pašvaldību vai uz deputātiem, vienkārši. Es domāju, ja būtu kaut kāda tā vīzija uzzīmēt, tas ir mans redzējums. Tad arī tas uzņēmējs, viņš apstītos, es vienkārši personīgi skatījos jūsu mājaslapā. Es neredzu, kad visi pašvaldīgi teikt, nāciet, te mums ir tas, lai mēs izskatām tādu, teiksim, tīri informatīvi. Ja tā informācija, tad jau cilvēks uzņēmējs valkās pats klāt. Vienkārši uzņēmēji daudz izskatoties ekonomiskos rādītājus. Ir daudz uzņēmēji, kas tiešām kaut kādā zināmā mērā patriotiskāki un kuriem tas pievienotā vērtība daudz augstāks tam produktam, kurš var atļauties noteiktos reģionos. Bet vēlreiz uzsvert, Skrīve manā, tas ir manā un daudz citu manu partneru ir ļoti laba vieta priekš ģimenes veidošanas. Jā, un droši vien jūs vietēji to pašu var labi apzināties, kādā vidē jūs dzīvojat. Un tīri tā ražošana, man liekas, kas manuprāt liekas, ka tas ir visu pamats gan budžetam, gan paplašināt var atkal tautas spēkus UTP.
Tā kā es uzskatu, ka no jūsu puses, ko es gribētu, varbūt ir kāds jums ražošanas speciālists, kas var uzzīmēt kaut kādu schēmu vai modeli, kā to mēs varētu darīt. Nu, tad šeit konkrēti, ko jūs vēlaties, teiksim, tā. Nē, mēs skaties, vai jums vajadzīgas ir platības, kur jūs varētu celt. Nu, tad, teiksim, pašvaldībai kādā ziņā ar zemi ir kā ir šajā gadījumā. Tā pašā laikā jums kā ražotājiem būtu iespējas skatīties nosūtīt, piemēram, uz Zemkopības institūtu pusi, ja, kur ir tukša ražošanas ēka, tad ir iespējams iznomāt ofisa telpas, arī, nu, to var nedarīt, tas būs jādara no privātajiem noteikti, nu, tad mēs varam iesaistīties tur, kad jums tur ir tā infrastruktūra tāda, ka tur ir blakus ūdensvads, ka tur ir blakus kanalizācija, kad jums ir pieejama tā vieta, ja, kad jūs neesat tur vieta. Nu, tā varētu teikt. Nu, konkrēti, jūs pats gribat pēc likumdošanas, ja jūs gribat no manis konkrētu biznesa plānu, mēs nezinu, kurš mums varētu pateikt. Nu, tā ir, mēs atbalstam vispārīgā frāzē, tad mums ir inkubators biznesa, kalkulē būs. Biznesa inkubators, tas ir... Jo mēs skatīt katru gadījumu atsevišķi noteikti. Bet es gribu pateikt tikai vienu lietu, kad pašvaldībai vai jums kā vadīt, es domāju, ka te ir pietiekami zinoši cilvēki un gudri cilvēki, cik klausījos un daudz saprot tādas fundamentālas lietas, kad tomēr ir jāpieņemot sabiedrība, lai sabiedrība zina. Es nekandēju nekādā politikā pats ar Dievs. Mans mērķis vienkārši nākt, strādāt, darīt. Es aiziešu priekšlikumu, jūs izskatīt. Personīgi man interesē, ko jūs konkrēti varat izdarīt. Nu, tajā pašā infrastruktūra ziņā nav zemes skaidrs, nav tas. Vienkārši skaidru vīziju. Tas ir, ko es gribētu, lai būtu. Es daudz skaidri izteicos, ko mēs varētu izdarīt jūsu labā tagad. Daudz maz skaidrs. Jūs saprotat, ka jums vajadzētu telpas jums nav. Nē, telpas ir pieejams, jums tad asmeni jau sabrokāt. Tāpēc, nu, es uzskatu, ka sabiedrība maz personīgi būtu tomēr jau kaut kāds sadaļot, parādīt, kādā nav tomēr staigā cilvēkiem, cik un ražošanas tā nav veidojās tikai no pakalpojums. Es domāju, ka mēs arī saprotam. Ja drīkst piedalīties sarunā, es tādu apkopoju, izteikšu šī brīdī savu viedokli, ka patiesībā jūs atbildējāt ļoti precīzi uz lietu, kas piesaista skrīverus. Skrīverus piesaista sakopta vide, veselīga vide, daba, kultūra vēsturiskie šie te objekti. Un tas ir arī tas, uz ko skrīveri var likt savu attīstību, uz to, ka skrīveri varētu paplašināties, uz to, kā palielināt šis te, nezinu, privātu māju daudzums, skaits. Ražotne, būsim godīgi, ražošana skrīveros un skrīveru apkārtnē viņu nav, kur veikt, kur veidot. Tas ir mans uzskats personīgais, varbūt kāds cits domā savādā. Manuprāt, uz to, ko mēs varam likt kā attīstību un mēs mēģinām arī to ar savu darbību veikt, tas ir sakārtot to infrastruktūru esošajos skrīveros un varbūt viņi paplašināt uz āru, vai tā iespēja, būvēt mājas, nākt jaunām ģimenēm, bet ražotnes kā tādas, vismaz tuvākajā apkārtnē es neredzu, kur viņas varētu attīstīties. Tāds komentārs. Skrīveris tāds kultūras guļuma rajons. Jā. Būsim godīgi un reāli. Nē, es, protams, arī deputāts, arī uzņēmējs, un es jums varu pateikt atklāti, bet tā zemes pieder privātajiem. Respektīvi, var nopirkt, ir arī transformatori, ir arī piebraucamais ceļš, bet tās ir privātās zemes un pašvaldībai nav. Kas būtu jāpasaka, ka pašvaldībai nav tādas zemes, atbalsts nenotiek, tas ir skaidrs gaiši, jāpasaka, kā nenotiek. Ja jūs gribiet nopirkt kaut kādu ražošanas zemi un veikt, tas jāmeklē pēc privātajiem, ir saimniecības pusē ir zemes, kur var to izdarīt, tur nav problēma, bet tas, ka, jums pašam jāiet jācīnās par to, kas notiekošais ir. Un būs, kā jūs arī teicāt, būs darba vietas, būs cilvēkiem arī, kam bērndārzā iet, un būs arī, kam skolā iet. Nebūs darba vieta, nebūs, kam bērndārzā skolā iet.